Pat nav nekas mums jāmet virsū. Pieteikt Baltkrievijai attaisīt abas Hesas lūžas vaļā un arī ļaujam cilvēkiem likt tos pašus saules paneļus vai vējģeneratoru, lai ja kas mums ir, vismaz kaut kādai grupai cilvēku kaut kādi, viņi neprasīs valstī palīdzību, viņi tiks ar sevi galā. Mēs esam atjēgušies pie sasistas silas. Skatīsimies tev uz sveču gaismā. Es gāju baigi skaļā rezonansē līdz pat tam, kad kaut kas mainīsies, varbūt Latvenergo valdē vai padomē. Skaties, kā tās cenas ir sakāpušas, un tagad latviešiem par to ir jāmaksā. Kāds varēja kaut viņi noslēpt uz nedēļu mežā, ja vācieši nāk? Tad būtībā šajā gadsimtā vajadzētu būt, ka katram mājās ir enerģija. Aktivitātes ko? Tieši uz bateriju izmantošanu solās varbūt arī kaut kāds atbalsts, šis saules panelis, bet viņi nestrādās tajā brīdī, ja tev tīklā nav enerģijas. Ja viņi atslēgsies. Un uz šo brīdi jau cena piegādē ir pacēlusies pirmkārt 3 reizes, tāpēc, ka jārau riņķī visai Afrikai, lai tur tik klāt. Mēs kā valsts esam gatavi sliktiem scenārijiem. Es domāju, ka būs beigas sūda būs. Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem zem saules, un šīs dienas tēma man iekustināja tas, ka bija dūmošana Latvijas rādio, un tā kā tur atbrauc ugunsdzēsēji, viss izdzina ārā un nekas vairs neskanēja, un man nebija skaidrs, kam tad var paļauties, ja nevaram pat paļauties Latvijas rādio, lai zinātu, ko krīzes brīdī klausīties. Bet es tikai klausīties, vai mums ar pārējām lietām kaut kādā krīzes brīdī kārtībā, to pašu enerģētiku, mums dažāda veida enerģijas ir pieejams, ja būs kaut kādi sūdi. Zini kā, sūdi cerams, ka nebūs. Tāpēc ir jāgatavoties. Tāpēc labāk ir sagatavoties, un šobrīd arī Andris Kulbergs bija pacēlis problēmu, kas īstenībā patreizajā brīdī aizgāja baigi skaļā rezonansē līdz pat tam, kad kaut kas mainīsies varbūt Latvenergo valdē vai padomē. Tur baigos augstos toņos viss tur, zin kā, viss sākās to, ka TEC 2 bija saplīsis augustā. Un neviens nepamanīja. Tagad ir taču jāmāk. Bija pamanījuši, bija sākuši arī kaut ko darīt un remontēt, un bija laikam sataisījuši tikai kaut kādu decembra sākumā vai kaut kas tāds. Un tad līdz ar to, tās cenas bija viens no skaidrojumiem, kāpēc tās cenas tur uzkāpa tādā kosmosā. Atceries, decembrī bija tā, ka tur, man tā liekas, visiem bija bailes kurinātoju sildīt tēju vai kaut ko darīt ar to visu. Un beigās šūmēšanās, kas man it kā radīja tāds dažus jautājumus, un tas viens jautājums bija, Andris pirms tam jau gadu jau vairāk kā ir valdībā, un kāpēc pirms tam netika šūmēts par to visu? Pa cenām un vispārējo. Daķis arī par Rīgu rūpējas vairāk nekā tagad bija. Tagad viņš sāc. Stabīgi tagad besīja. Tagad ķirses besīja un visņem un mēdras viņam besīja. Jā, redz, te ir kaut kāda tāda inerce šim, ka viņš sāk rūpēties par lietām. Cilvēki pēc tam, kad ir izkrits no amata, saprat, kas bija jādara. Jā, īstenībā, šitas bija jādara, jā. Bet labi, okei. Tā ir misijas inerce. Tā ir, sauksim viņu par izsīs minercīnu. Šķērsjela. Misijas inerce. Izsīs minerces, kad vispār super man tā liekas. Bet labi. Tātad izsīs minerce. Tēmiņš pacēla. Kāpēc neiet tec? Jā, kāpēc neiet tec un kas tad īsti notiekās? Un tagad skaties, kā tās cenas ir sakāpušas, un tagad latviešiem par to ir jāmaksā. Un paldies Dievam, ka Hesā bija ūdens Daugavā un saražojām tik, cik vajag, bet it kā paveicās. Jā un nē. Tātad jā un nē, kāpēc jā un nē? Man tā liekas, ka tā elektrības cena, protams, ir atkarīga no tā, ko mēs saražojam, bet tā ir birža. Man liekas, ka mēs par to varam vispār nediskutēt. Tur tas nav atkarīgs no tā, ka TEC strādā vai nestrādā, bet bija pacelts jautājums par to, ka kā tam tagad tā, kāpēc tā. Man liekas, pie šī brīža situācijas, kad jebkāda veida izēja materiāli, rezerves daļas un viss pārējais, tāpatās mašīnas servisā, tev ir jāgaida kaut kāda detaļa jau līdz 5 mēnešiem, un tas tikai ir normāli. Tas pats ir šeit. Un mēs esam atjēgušies pie sasistas silas, ka tagad mums kaut ko vajag, un tagad brauc tur amerikāņi, kaut ko tur no Amerikas skatījās, kā sataisīt, un kas kaut kā. Tad ir jautājums, kāpēc nav rezerves daļas, kuras salikt iekšā? Pareizi. Es redzēju kaut kādu alūksnes rallī, kur čalim bija kaut kāds Mitsubishi, ar ko braukt rallijā, un ja kaut kas tam salūst, viņam pie blakām vēl viens Mitsubishi, ko viņš brauc līdz rallī. Kur noskrūvēja nost? Tas viss nodrošinājies. Donārs. Būtībā tātad tecam jābūt tādām pašam, ka vēl viens rezerves daļās čupā tec, kuru nomainīt jebkur detaļu. Tas nav tikai tecam, man tā liekas arī kaut vai, Hesam vai visām pārējām lietām, kuras tiešām mēs ražojam šo enerģiju un kas ir svarīgi. Iedomājies, kas notiksies tagad, ja nebūs man pat bērnam, kurš mācās 2. klasē dēlam, viņam pat bija uzdots jautājums skolā,
kādi mīnusi ir no tā, ka nav elektrība un cik jūs sajutīsiet viņus. Skatīsimies tev uz sveču gasmu. Klausīsimies radio, kurš neskan. Nu, lūk, un šajā brīdī man liekas, ka skolā 2. klasē uzdod šāda veida jautājumu, tad man tā liekas, ka tas vajadzētu tieši tā, pieņemt, kas būs, ja būs. Nu, taču var gadīties pareizi. Un tad šajā brīdī veidojās, man tā liekas, jautājums, kas ir pamatā visam, tā ir kritiskā infrastruktūra. Un vai vispār mēs kā valsts esam gatavi, ja piestājas sliktiem scenārijiem, iestājas x stundu vēl kaut kas tur, pa ko mums te baida, jo man liekas, ka pēdējā laikā visi ir sarunājuši, mēdījos vienkārši mums stum iekšā par to, ka būs karš un viss būs slikti. Okay. Tātad, ja jūs zinat un viss būs slikti, vai mēs vispār esam gatavi, jo kaut kā par to pašu Hesu skaties, Daugavas kaskādi, kas ir īstenībā kritiskā infrastruktūra, un it kā teorijā mēs viņu apsargājam. Kā apsargājam, nezinu, nav viedokļa. Es neskraidītu par to valdi. Tas ir cits. Tu vari skraidīt vai ne, bet kā tur kāds kaut ko uzmest vai kas, nezinu. Ok, labi, tur noteikti var gan jau, ka ir padomājuši un zina, ko darīt, bet skaties, pat nav nekas mums jāmet virsū. Pieteikt Baltkrievijai attaisīt abas Hesas slūžas vaļā, un viņa Baltkrievu tās slūžas vaļā, un mums jau būs čābīgi. Nāks tā kā lielāks ūdens vilnis. Būs slikti. Mēs nevaram palaist vaļā, lai tā garām. Noteikti, ka varam, bet vai arī tam mēs esam gatavi? Vai ir kaut kas vispār, kas monitorē, ka tur pēkšņi tas vilnis nāk nevis tajā brīdī, ka Jēkabpils vairāk taisam slūžas vaļā. Vai Jēkabpils jau nebija. jā. Un tagad ir jautājums, kas tad īsti notiekās? Un tad ir nākamais par šīm te kaut vai tām pašām elektrokopienām, kuras vēl joprojām mēs neesam gatavi ļautiem cilvēkiem pašiem priekš sevis ražot un kaut kādā veidā nodrošināt vismaz to savu kritisko nepieciešamo vajadzību. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz rūpnīcu, jebkura rūpnīca, lielākai daļai, ja viņiem ir svarīgi šīs stundas, kad viņi var nestrādāt, ja ir pārāvums tīklā, tic man, viņiem ir ģeneratori. Es zinu, pie man blakām ir Baldzrātā sūkņstacija, viņiem ir ģenerators, ja beidzās elektrība, viņi iedarbina to, ko diennakti viņi var iztikt ar to degvielu un to ģeneratoru, lai pumpētu ūdeni uz Rīgu. Redz, tieši tā. Es arī tāds tramīgs zemnieks, es vienkārši nopirku ģeneratoru, noliku garažā, kas man ir kannas ar degvielu, galā jebkurā mocīm mašīnām no degvielas var izlietot to, kas ir mocim bākā, un vēl kādu laiku tikt pie elektrības ir slikti. Būtībā valstī būtu jārīkojas līdzīgi, jābūt tādam liekam krājumam. Es domāju, ka noteikti, jo tas ir ar jebko, tas ir gan ar transformatoriem, ko mēs tur sūtam uz Ukrainu un palīdzam viņiem, un super visi ģenerators sūta veselu kaudzi. Jā, mēs teorijā vēl līdz šim brīdim varam nopirkt. Jautājums, cik ilgā laikā? Spriež pēc teca diezgan tajā vasaras dienā, kad ir karsts, pēkšņi visos veikalos kondiši, kas nopērkamās beidzās. Tā var gadīties. Tā vienmēr ir. Jā, tieši tā. Un arī tie kaut kādi siltuma radiatori vienmēr tiek izpirkti, kad kļūst augstāks. Un cilvēki ātri izpērk to mantu, pēc viņas pieprasījuma, ka vienkārši, ja būtu kaut kāda jēzga elektrība, tad otrā dienā visos veikalos ģeneratori un nebūtu. Es domāju, ka tur tieši tā. Jūs nevajag sēdēt apakaļ. Pagājušajā dienā. Pat divreiz darīju, ka cenu pārdod. Pilnīgi pareizi Palti saka, jo man ir aizdoma un diezgan liela pamatot aizdoma ir tam, vai vispār šo te rezervas daļu noliktavu mums vispār ir pilna. Un vai mēs vispār esam padomājuši, tas pats Latvijas Energo tagad nopelnot milzīgas naudas pagājušajā gadā, kas nav slikti īstenībā, valsts uzņēmums, it kā nav tur kaut kur aizies. Cits jautājums, bet vai ir kaut kāda budžeta daļa, kas ir nolikta rezervē, tā vai kā labāk nopērkam, nezinu, tur liekus kabeļruļus, liekus ģenerators, liekus transformators, un rezerves daļas Stecam un Hesam. Un arī ļaujam cilvēkiem likt tos pašus saules paneļus vai vēja ģenerators, lai, ja kas mums ir, vismaz kaut kādai grupai cilvēku kaut kādi, viņi neprasīs valstī palīdzību, viņi tiks ar sevi galā. Tieši tā. Un tā kā ir sūdi, ir svarīgi, ka daļa cilvēku tiek paši sev galā. Jā, tas būs svarīgi, jo arī kaut kā tā pašām baterijām, par ko mēs patreizajā brīdī, it kā ir iezīmes, ka šogad noteikti vajadzētu būt kaut kādai aktivitātei. Tam tā vajadzētu būt. Aktivitātes ko? Tieši uz bateriju izmantošanu, gan saules parkiem, gan privātajām mājām. Un solās varbūt arī kaut kāds atbalsts. Nav vēl apstiprinājums, bet it kā runā, ka vajadzētu, tik tālu viss ir forši. Bet man liekas, ka tā laika mums nav tik daudz. Un tomēr vajadzētu kaut kādā veidā sakārtot, lai šīs te konkrētās, piemēram, skaties, tur noslēdzās kaut kur nost. Jautājums, vai līdz tai Liepājai tā elektrības pareizies, vai līdz Daugavpilī vai kaut kur citur.
Es domāju, ka būs beigas sūda. Bet kāds ir tos plāns, kas būtu jādara? Vai kaut ko vajadzētu valstī pirmo izdarīt, vai pa ko sāk domāt? Pirmais, man tā liekas, šīs rezerves daļas, kas pierādīja, ka krājumu, lai obligāti, jā, tev, teiksim, jābūt ir kaut kādai rezervei, kad, ja nu kaut kas tur, nezinu, uzsprāgs, nodeg vai kaut kas, ir nākamais sazīmēt plānu, kas tam notiek kritisko vispār infrastruktūru. Mēs tagad plānojam būvēt bumbedres. Super. Ko tu taisi bumbedrēs darīs bez elektrības? Un bez ventilācijas. Un bez ventilācijas. Nu, es baidos, ka tev iedzīs vienkārši kaut kādā būrī un viss būs slikti. Nākamais ir tomēr mēģināt veiklāk attīstīt šīs zaļo enerģijas ideju, jo tas ir veids, kādā veidā mēs varam izdzīvot. Labi, šitādā laikā tev tā saule tur ir vai nav, tev vai nav vējš, maz pūš kaut kādas krājumi ar enerģiju baterijās, kas būtu, man tā liekas, ļoti, ļoti solīdi, ka tas tā būtu. Būtībā jau otrajā pasaules karā cilvēki izdzīvoja to, ka katrā lauka mājā bija govs, cūka un kaut kur kaza. Varēja kaut kādā noslēpt uz nedēļu mežā, ja vācieši nāk. Un atkal izdzīvot, būtībā šajā gadsimtā vajadzētu būt, ka katrā mājās ir enerģija. Jā, tieši tā. Tā ir tā jaunā govs. Tā ir jau pāri, viņas nebūs. Nē, bet vismaz tev būs kaut kāda gaisma, sakari, siltums. Tev kaut kas būs. Kaut kam ir jābūt. Man tā liekas, ka vajadzētu, ja ir kāds, kas ir gatavs stāstīt mums. Tagad taču visādi šitie fastingi un kas ir cilvēki māk kādu laiku neēst. Tagad ir modē peldēt zem ledus un neēst. Tad tu bez ēšanas vēl, es domāju, 72 stundas iztiksi, varbūt arī 100 stundas iztiksi. Es nezinu, es līdz 12 nespēju, man viss slikti. Jā, bet tu iztiksi. Padzerties, ja tad mēs kaut kādu, bet ienakti divas no mājās esošajiem cepumiem vai uz tās kulīti iztiksim. Tad mums vajag enerģiju. Tas ir tas, ko vajadzīgs kaut kāda neatkarīga, pašiem maza patstāvīga enerģija. Tas būtu tas, ko valstī būtu jāveicina. Mēs šobrīd neizstāst, ka veicina ne to bateriju pirkšanu, ne saules paneļu. Vējas, laikam, tikai lielie onkuļi pērk, vai privātie vējas zeliek. Onkuļi, bet labi, tas tik un tā saprot. Jebkura šis saules panelis, par ko tu runāji, kas ir kā pēdējos 2 gadus tur baigi būmoja, viss tur salikt, viss bija baigi forši, tad viņi nestrādās tajā brīdī, ja tev tīklā nav enerģijas. Ja viņi atslēgsies. Viņi nestrādās. Tas ir, ja būtu kāds ķenders, kas mācās salēst tur pa taisno, lai neiet tīklā iekšā, ok, viss kārtībā, bet viņi nestrādās. Tie, kas tagad cer, ka būs tāda diena, nekas nenotiek. Nē, nekas nebūs. Tev bez baterijām vai bez upšu kaut kādā veidā un apiet sistēmas, tev nekas nebūs. Tātad katrs, kurš ir savā tajā, ja sevišķi tagad Covid laikā, visi nopirks sev vēl vienu lauku māju, lai būtu kur pasprukt. Tad tajā lauku mājā tiešām vajag šo neatkarīgu enerģiju. Vismaz, jā, lai tu tur varētu izdzīvot un paslēpt govu, kā tu minēji. Lai govs nenosals, tad ir kaut kāda baterija un silta. Lai govs nenosals. Tad mums vajag kāds, kas parūpēsies, kā tie hesi izdzīvos, ja notiek kaut kāda šūpošanās un vilnis. Mums vajag padomāt par rezerves vai krājumu. Būtībā tā ir fundamentāla domāšanas maiņa, jo tā vispasaules industrializācija un globalizācija paredzēja to. Mums taču gadiem stāstīja, ka krūtajās automobīļu fabrikās visu pieved pie konveijera minūtē, nekādus krājumus netaisa un viss konveijers griežās. Tagad pasaule apmet kulas, nē. Mums vajag Suecas kanālu aiztaisīt ciet viens idiots ar stulbu kuģi. Un mums beidzās viss tās mācības. Mēs tagad metamies pretējā šī globalizācija. Iet atpakaļ gaitā, mums katram vajag savu krājumiņu, savu mājās. Mēs neceram, ka mums visu pievedīs. Tā ir milzīga domāšanas maiņa. Jā, tas ir. Un tas, ko tu tikko minēji par tavu kanālu, skaties, tur arī patreizajā brīdī notiek diezgan daudz sliktas lietas. Un uz šo brīdi jau cena piegādē ir pacēlusies pirmkārt 3 reizes, tāpēc, ka jārauj riņķī visai Afrikai, lai tur tik klāt uz Eiropu. Un otrs ir tas, kad šīs piegādes laika arī pagarinājušies. Un vai šajā brīdī vispār kāds no valdības vīriem, zīmējot šīs nenormālās nākotnes prognozes par bumbedrēm un visām pārējām lietām, ir vispār padomājis par to, vai vispār mēs paspēsim kaut ko piegādāt? Baidos, ka nē. Tad, kā saka, gaidām ciemos kādu, kas izskaidros. Jā, gaidām ciemos kādu, kas izskaidros, no arī gal galā elektrība. Tāpatās kā slīcēja glābšana ir katra paša elektriķa rokās. Kas salīs. Kā domājat par to? Vai jums ir kaut kāda neatkarība, vai jums ir kaut kāda enerģija, un cik jūs varat izdzīvot bez valsts atbalsta?